mūsdienās daudz dažādu veidi, kā cilvēki izmanto Bībeli. Šeit būs daži no tiem. Pirmais. Cilvēki to bieži vien izmanto kā gludekli. Kā šis video. Daži to dara, izmantojot kā sauleti. Citam tā ir noderīga kā pakāpiens. Daži, kad viņi dodās kaut kur, viņi to lieto kā bruņuversti. Priekš maziem bērniem tā ir laba spēļmantiņa. Izmisuma brīžos tas ir labs pasažsargāšanās līdzeklis. Ir cilvēki, kam ļoti slāpst, tāpēc viņi to izmanto kā sulas spiedi. Un tā pašā laikā kā krūzes palīdē. Kad mājās beidz ir skapis, tad viņi to izmanto kā drēbju kakaramo. Brīžos, kad pilnīgi nav vieta, kur gulēt un nav spilvena līdzi. Cits to izmanto kā spilvenu. Ja mājās tur nav trenežieris, droši, Bībele ir īstais līdzeklis. Kā jau zināms, vasaras brīžiem ir ļoti karstas, tāpēc noderīgs ir vēdeklis. Tev pazuda smags? Nekas, Bībele noderēs kā kraikasīte. Es zinu, ka ir daudz muzikāli cilvēki, tāpēc Bībele viņam ļoti labi noder priekš bungošanas. Nu jā, un dažiem ir cilvēki, kam ir skruļaini mati, tāpēc viņiem Bībele noder priekš matu taisnošanas. Mēs Bībeli izmantot lasīšanai, varbūt tas būtu labāk?